Nu, labrītiņ! Šorīt tāds savādāks video par piedāvājumiem, kā jūsu bērni un kā jūs varat pavadīt augustu, jā, saturīgi un tā tālāk. Respektīvi, jā, tātad varbūt tiem, kas vēl nezina, jā, nav informēti vai vēl kaut kā, mums visu vasaru notiek Liepājā bērnu nodarbības, jā, tātad jūs bērns var nākt, nu, nezinu, kaut vai pohuj uz vienu dienu var nākt, piedalīties nodarbībās, kas ir par dažādām tēmām un kuras vada mūsu ārzemju brīvprātīgie. Jā, mums šogad ir brīvprātīgie šajā konkrēta projektā. Mums ir no Spānijas, mums ir no Francijas, mums ir no Čīles, mums ir no, ka kāda neaizmirs, no Turcijas, no Grūzijas un laikam visu pateicu. Nu, es sorry, ja kādā aizmirs. Jā, nu, baigi starptautiskā komanda. Visi runā angliski. Nu, tāpat kā es runāju angliski, tā ir nu, tā dzīva angļu valoda. Viņa nav perfekta, jā, tie, kas tur grib sūtīt bērns uz kaut kādu, nu, tā, lai viņi tur runā Cambridges universitātes līmenī, nu, nebūs, jā, bet, nu, valodu var iemācīties perfekti, jā, sākot ar nulles ir tipiski piemēri, kā bērni pavasarī iemācās ļoti laba angļu valoda, jā, pēc tam aiziet uz skolu, skolotājs saka, kas tu tur Anglijā dzīvoja, nē, viņš ir bijis pie mums nodarbībās. Jā, pa tām nodarbībām ir tātad ir palikuši 3 nedēļas, sākot ar, atveriet kalendāru, jā, sākot ar 3. augustu no pirmdienas līdz piekdienai, tad sestdien, svētdien brīvu, tad atkal no pirmdienas līdz piekdienai, sestdien, svētdien brīvu, atkal no pirmdienas līdz piekdienai, sestdien, svētdien brīvu. Jā, tēmas tur ir dažādas, bet, protams, tur notiek viss kaut kas. Tur tās vietas ir tik, cik ir, nu viņas mums katru vasaru ir ļoti pieprasītas, bet šogad sanāk tā, ka diezgan daudzi laikam augustā ņem atvaļinājumu un kopā ar vecākiem pirš kaut kur projām, jā. Līdz ar to tur kaut kādas vietiņas ir. Var droši pieteikties, tur nav obligāti Liepājas bērniem jābūt. Jā, es zinu, mums arī ir bijuši gadījumi, šogad ne, bet principā ir bijuši tādi arī, ka, nezinu, atbrauc ģimene no Lietuvas atpūsties, un tas notiek turpat pilsētā, jā, viņi skatās, kas jums tur notiek, ļoti interesanti, tur bērni visu laiku nodarbināti, jā, nu, nodarbināti, tāpēc jau var nākt, tāpēc kā angliski notiek, jā, hujaks beigās jau zina, kā leici uz vasaras beigām, latviska vecākiem rodā, jā, tādi gadījumi arī bijuši. Tā kā tādi, jā, var mierīgi nākt, tā cena ir diezgan smieklīga, teikšu godīgi, jā, bet mēs pilnīgi pa viņu varam nodrošināt, tā kā tie 60 eiro nedēļā, tur ir iekļauts pusdienas, tur ir iekļauts ekskursijas, tur ir iekļauts biļets, ja nepieciešams doties pa Liepāju uz kaut kādām ekskursijām un tā tālāk. Jā, tātad tur vietiņas vēl ir, nav super daudz, bet kaut kādas ir, jā, kaut kādas ir. Un tad pats galvenais, kāpēc šis video vispār tika taisīts, jā, tātad tie, kas bļauj, nu kad vecāki arī varēs piedalīties nometnē un tā tālāk, tātad jā, jau katru gadu mums ir tāda nometne, jā, nu tie, kas visvairāk bļauj, tie arī neseko līdzi informācijai. Tātad no 24. līdz 26. Liepājas apkārtnē, teiksim tā, mums notiek tāda tā kā ģimeņu nometne, jā, respektīvi tur var braukt pieaugušie, bet, nu, protams, ar bērnu, jo, nu, nafik, zin, kā man kaut kādus parastos pieaugušos, kas tur nokožās, nahuj, man tas ir vajadzīgs, zin, kā, nu, aiziet tepat atbrauc uz Liepāju, aizies kaut kādu fonķiku vai vēl tur kaut kur, un piepis ģīm, tāpat tās tev tur uz nometni nav jābrauc. Bet, ja jūs gribat ar bērniem, jā, ja jums varbūt bērni, tā kā, nu, jūs vēl raustaties, bērns tā kā grib uz kaut kādu nometni, varbūt jau nākamgad braukt, vai vēl tur kaut kā jūs nezināt, kas, kur un kā, perfekta iespēja atpūsties visiem kopā organizēta programma būs, jā, būs visādas nodarbības, vadīs arī tie paši ārzemju brīvprātīgie, respektīvi, nu, tā tad angļu valoda, bet arī, nu, tiem, kas varbūt tur raustās, ka viņš tur nesapratīs, ir, protams, kas patulko arī latviski. Šai nometnē dalības maksa ir 30 eiro no personas, jā, tātad, nu, pa 2 naktīm, gulēšana teltīs, jā, gulēšana teltīs, un tā kā, nu, ja tur ir kaut kāda tīzluma koordinācija vai vēl kaut ko, palīdzēsim uzcelt, jā, palīdzēsim nocelt viņu, jā, nu, pašiem savu teltu vajag, ja ir galīgi dirsā un nav telts, mums organizācija diezgan daudz telts, var arī to sarunāt, jā, ka mēs iedodam arī teltu un tā tālāk. Tātad 3 eiro no personas, kā to saprast, tātad pieņemsim atbrauc mamma, tētis un 2 bērni, tātad 3 un 3, 4 ir 120 eiro pa to laiku, jā, tur ir nodrošināti jums ēšana 3 reizes dienā, nodrošināt programmu, visvārds sakot, par to naudiņu ir nodrošināts. Plus jūs pavadat laiku kopā ar kaut kādiem citiem vecākiem un kaut kādiem
Un kopā ar bērniem, nevis kaut kādiem, bet konkrēti ar jūsējo, un vēl kaut kādiem, jā. Un jā, tur nav jābaidās, protams, būs kaut kādas kopējas aktivitātes, bet būs arī tā, ka bērni kaut kur atsevišķi, jā, jūs tur arī atsevišķi varat sēdēt, gudri runāt, apdirst tur, ko kurš grib, jā, tā kā tas viss, kā saka, programmā iekļauts. Datumi tātad vēlreiz atgādina no 24. līdz 26. augustam, un tas ir arī mūsu noslēgums, vasaras noslēgums. Mums bija tieši beidzās tātad ar šo pēdējo izbraukuma nometni, kurā mēs visi kopā pavadam laiku, atskatāmies uz vasaru un tā tālāk. Jā, principā, ģimene skaitās, jums nav jābūt, ja tur daži domā, kur es tagad vīru dabūšu, jā, 3 nedēļu laikā, jā, vai tieši otrādi kaut kāds, mums tad citi, jā, viens tēvs regulāri brauc ar bērnu, kurš arī viens pats audzina. Un, jā, nav tā, ka mēs sakam, uzrāda sievu, jā, suka uzrāda 50 man sievu, jā, vai otrādi uzrāda man vīru. Es saprotu, tur varbūt kāds strādā, varbūt kādam ir saucamā nepilnā ģimene vai vēl tur kaut ko, jā, pilnīgi tiek akceptēta arī, nezinu, grib kaut kāda mamma, pieņemsim, ar dēlu atbraukt, atpūsties uz tām 2 dienām, uz 3 dienām, 2 naktīm, jā. Lūdzu, laipni lūdzu, nekas neliedz, jā, jūsu gadījumā izmaksas 60 eiro un tā tālāk. Tā kā, ja tas viss interesē, es atstāšu aprakstā telefonu, pa ko jūs varat zvanīt, pieteikties un tā tad piedalīties. Jā, tas ir tas, ko piedāvā mūsu organizācija augusta mēnesī. Šobrīd viss, jā, bez smagas apdiršanas kaut kādas un tā tālāk, jā, papildus informāciju varat uzjautāt, komentāros labāk nejautāt, tas diezgan stulbi, jā, bet, principā, jā, varat privāti uzrakstīt, bet, jums būs telefons, kur zvanat, uzzināt, kā pieteikties, un tad tiekamies mūsu organizētās aktivitātēs.